Iedvesmu. Kur jūs rodat iedvesmu? Sievietes daudz ir zālē, ja? Ziniet, kur man sieva iedvesmu rada parasti? Kā es nezinu, kā parādīt tā. Un aiziet uz darbu, es saku, varbūt jāsāk skriet? Jā, varbūt. Tie, kas sāk skriet, jā, viņi saprot, ka skriešana, kāpēc viņa rada baudu kā tādu? Kad cilvēks skrējas, viņš jūtās ļoti labi. Kāpēc? Tāpēc, ka visa kardiorespiratorā sistēma ir pātrinātā darbībā piegādā skābekli. Tas jau no zinātniskās puses, jā, bet piegādā skābekli jums pie visām ekstremitāšu kustībām ir nepieciešams skābeklis. Kustināt jebko. Vajadzīgs smadzenēm, kājām, rokām, galvai. Tad, kad jūs sākat kustēties un jūsu pulss sāk augt, 90, 100, 120, 140, ja, tas jums to skābekli piegādā vairāk, un līdz ar to jūs pēc tam, pēc aerobās slodzes sevišķi jutīsieties labāk. To iedvesmu noteikti jums, viņa kaut kādos brīžos, sevišķi amatieriem, viņa kaut kad pazūd. Tāpēc iedvesmas, tā ir, ja, tas darbs sakrāmējās, tas virsū. Tāpēc es piedāvāju, ka tad, kad jūs ejat uz savu mērķi, uz to 21 kilometru vai 42, lieciet priekš iedvesmas, lieciet mazus mērķīšus. Ja? Mēs stādīsim jums priekšā programmas, jūs sapratīsiet, kāpēc. Kur tie mazie mērķīši slēpjās. Būs viena diena, pirmdiena, ceturtdiena, piekdiena, sestdiena. Jūs sapratīsiet, ka vienu reizi es skriešu to treniņu, tās 4 minūtes es skriešu vienā ātrumā. Nākšajā reizē es zinu, ka man jānoskrien drusku varbūt ātrāk. Tas arī ir viens no iedvesmas avotiem. Jo būs vairāk mazie mērķīši, tad būs vieglāk. Tad būs mazāk slinkuma. Šie plāni nav domāti sportistiem. Šie plāni domāti tieši parastiem cilvēkiem, kuri nevar iet, piemēram, pieceļoties no rīta un aiziet noskriet 15 km non-stopā, brīvi lidojošā fāzē, bez nekādiem sarežģījumiem un justies fantastiski pēc tam darbā, vakar aiziet vēl piečuku atskrieties, nē. Tātad pirmais zema intensitāte. Varat nodarboties fiziskām aktivitātēm, mierīgi sarunājoties. Tas ir ļoti basic parādīts, ka tas būs zema intensitāte. Vienam varbūt tā būs ātra soļošana, otram tā varbūt būs ļoti priekš tā otra cilvēka ātra skriešana. Bet šobrīd tas ir jūsu ķermenis, kur jūs nevariet apmānīt. Vidējā intensitāte noteikti paredz to, ka jums nepacelsies spiediens, jums neradīsies nekādas ne galvas sāpes, ne varbūt slikta pašsajūta. Aizelsa parādīsies tikai tādā līmenī, kad jūs tāpat, ja jums blakus kāds skriet, varēsiet sarunāties. Tātad tas, ko lielākā daļa parasti, kad trenējās, uzskata, es trenējos tagad, tas džeks skrien uz 130, tātad man arī jāskrien pulsā 130. Nebūt, nē. Jums visiem ir dažādi ķermeņa svari, jums visiem ir dažādi augumi, jums visiem ir dažāda izmēra sirds dobumi, jums ir visiem dažādas aerobās un anaerobās spējas. Tātad, ja Haile Gebrselassie var skriet pulsā 130 ar 20 km/h, piemēram, tad parasts cilvēks ar 130 pulsu var tikai iet. Augsta intensitāte. Jūsu elpošana ir nevienmērīga, smaga, dziļa elpa, nav iespējams sarunāties, kājas un rokas parādās smaguma sajūta, nekomfortabla sajūta. Uzreiz pateikšu tā, ka augstas intensitātes slodzes nekad nedrīkst būt straujas. Tātad pirmais, kas ir, ja jūs pirmajā kilometrā dosiet ručkā pa visu klapi, skrienot pēc trolejbusa, kuram taisās durvis ciet un vadītājs. Viņš negrib jūs pagaidīt, kas notiek. Jūs atskrienat 60 sekundes, kājas ir kā bluķi sapūtušies. Šitāda elpošana 100% jūs iegājāt tajā slieksnī, kur nedrīkst uzreiz ātri iet. Jo tas uzreiz rada asu pienskābes izdalīšanos, laktāta tā saucamā. Jums pacelsies spiediens, spēcīgi augšējais, kas radīs nelabas sajūtas, un tas neko labu amatieru līmenī nedod. Kāpēc? Tāpēc, ka profesionālis 1-2 minūšu laikā viņš atkopsies, un tā pienskābe strauji nokritīs. Cilvēki, kuri strādā ikdienā 8 stundu darbu, un viņa dzīves tas ritms neļauj patstāvīgi atrasties slodzē.
viņš no tām 4 minūtēm dabūs to, ja to izdarīs asi, no kura viņš neatkopsies līdz pat pašam galam. Un tas viss pārējais treniņa laiks ir izmests miskastē. Nekad nesacenšaties treniņos. Rezultātu rādiet sacensībās. Šeit ir ļoti maza iespēja pārtrenēties un nodarīt sev pāri. Jūs ziniet, ja jūs iesiet nepārtrauktā skrējienā, skriet katru dienu 15 km, tas būs ar sekām. Nav iespējams. Tas ir grūti parastam cilvēkam, kurš nav trenējies visu mūžu, skriet katru dienu, ļoti liels apjoms un gatavoties. Tiešām no tās skriešanas var pienākt tāds nelabas negācijas, tas pretīgums, kas daudziem kā man nepatīk skriet. Pamēģiniet izdarīt kaut vai pusi no šitā, jums patiks skriet. Kādai tai filozofijai jābūt tajā pašā skriešanā? Kad jums nekad nav sev jāpārmet, kad jūs ejat kājām. Bet tā filozofija ir tur, kad ja es to daru, tad es to daru līdz galam, bet nekad nevajag pārdzīvot un sev pārmest, kad tagad es skrēju, un tagad es pēkšņi eju kājām, un tad viss mans skrējiens nav izdevies. Ticiet man, es savā karjerā arī esmu ļoti daudz kājām staigājis sacensībās, es sēdēju uz trotuāra. Mēs esam visi, es vēlreiz atkārtoju, piedzimuši atrasties vertikālā stāvoklī. Mēs šeit stāvam, mēs šeit ejam, mēs skrienam, mēs esam vertikāli. Tāpat arī jūs savā datumā šķersosiet to finišu līniju vertikāli. Nevienam laikam nav noslēpums un nav šaubu, ka svarīgākais no ekipējuma ir apavi. Tā atšķirība ir diezgan liela tai svarā, un kad tas ir svarīgi, ja, teiksim, treniņa apavs nepavēlt ir vissmagākais, jo viņš ir viskomfortablākais. Un tātad secinām, ka sacensība apavs jocīgi, bet ir vismaz komfortablākais, bet visvieglākais. Katram šim apavam ir citi mērķi pavisam, un tas temtrēņa apavs, tas ir tāds bišķiņ pa vidu. Apav nodrošina papildus amortizāciju, ļoti daudz cilvēku pasaulē skrien ar ļoti dažādu svaru, un, protams, ka jo mums ir lielāks svars, jo mums ir lielāks trieciens uz pēdu, un ir tāda lieta, ka mēs piezemējoties uz to pēdu iet 3,5 vidēji, 3,5 liela ķermeņa svara slodze, nevis tikai viens svars, tātad 100 kg cilvēkam, teiksim, tur ir 350 kg iet virsū. Protams, ka pēda mums ir radīta, lai amortizētu šos triecienus, bet, adaptācijas periodā, ja, kamēr cilvēks vēl varbūt nav īsti gatavs un kamēr tas svars vēl pieregulējās un tā slodze ir liela un šī amortizācija ir svarīga. Un sporta apaviem runājot par skriešanu, pavisam noteikti ir tā tendence, ka jo apavs ir dārgāks, jo viņš ir vairāk, kā lai saka, aprīkots ar tehnoloģijām, vairāk tehnoloģiju tur ir iekšā, viņš strādā efektīvāk un tas komforts ir lielāks. Tad man ir veikalā oponējuši cilvēki, kad man ir mobilais telefons, baigi dārgi samaksāja, es tās tehnoloģijas nelietoju, priekš kā man tās apavu tehnoloģijas. Ja tu piezemējies ar tiem 350 kg pret to asfaltu, to tehnoloģiju gribot vai negribot lieto. Ir jānoskaidro par kādu virsmu, teiksim, skrienu, vai tas ir asfalts, vai tas ir mīksta virsma, vai tā ir kombinācija. Ja? Tad cik bieži un cik daudz skrien, tas arī ļoti svarīgi. Ja cilvēkam skriešana, viņš nodarbojas ar skriešanu, bet skriešana pavisam noteikti nav viņa favorītais sportveids. Viņš principā brauc ar kvadrociklu pamatā, bet šeit tad vajag uzskriet, lai sirds funkcionē un jūtās labi, un tā ir vairāk varbūt tāda iesildīšanās funkcija, tad apavu izvēlē, teiksim, tādā gudrai izvēlē ir stipri maz nozīme. Ārzemēs uzskata, ka apmēram 50% cilvēki ir šī tendence uz plakano pēdu. Mūsu pieredze rāda, ka mazliet vairāk. Kaut kur apmēram 30% ir šīs normālās pēdas. Ja? Mēs blakus redzam arī nospiedumus smiltīs. Kāds ir, ja? Un apmēram tikai 5% cilvēki ir šīs augstās arkas. Starpzole ir tas materiāls, dēļ kā mums apavi ir kaut kad jāmaina. Un šis kaut kad ir apmēram 1000 km. Skrienot pa asfaltu. Ja? Ārzemju žurnālos tiek rakstīts, ka šis maiņas punkts ir 500 jūdzes, tas ir apmēram 800–850 km, bet mūsu tāda pieredze ir, ka 1000 km jau ir tas daudzums, ko var noskriet apavos.
Var to mūžu izstiet līdz 1500, ja mēs teiksim, kaut kāds 30 līdz 50% no slodzes ar šiem asfaltam paredzētajiem apaviem skrienam pa mīkstākām virsmām mežā. Jāmaina tas apavs pēc to 1000 kilometriem ir tāpēc, ka tā zolīte pamazām sasēžās un viņa paliek cieta. Viņa tuvojās sacensībā apavu zolē. Teiksim tā. Cilvēks teica, man pēc katra pusmaratona ir zila naga, pilnīgi normāli tas ir. Nē, cilvēki, tas nav normāli. Vajag noskriet viss pusmaratons, ko tos apavus vien var turēt, un tiem ziliem nagiem nav jābūt. Zilie nagi tikai tāpēc, ka izmērs pa maz ir. Mums ir jāņem vērā tas, ka skrienot pēda ļoti izplešās. Nepavēl pie apaviem ir zeķis ar 3 izsaukuma zīmēm pielikts, jo 1 no 10 pareizi apavu iegādes padomiem vēstīja, ka ja jūs esat patērējis stundu veikalā izvēloties apavus, samaksājis salīdzinoši lielu naudu, priecājieties par to, kā viņi jums der, cik jūs forši skriesiet un tā tālāk, nesačakarējiet to visu skrienot sliktās zeķēs. Tā kā tas ir baigi svarīgi, jo 90% no tulznām, kas ir, mūsu tāds viedoklis, ka tiešām dēļ nepareizām zeķēm, un es atkal ir, pat cik mēs strādājam ar skriešanu jau 3,5 gadus dienā, es esmu redzējis tādu tulznu uz kājām. Viņa aizņem, man liekas, 2/3 pa minimumu, viņa aizņēma tikai dēļ zeķes. Nomainījām zeķi, 2 nedēļu laikā tā tulzna pazuda, un joprojām tas cilvēks nav sūdzējies, ka viņam būtu kāda problēma, bet viņš pērk normāls zeķis tagad.